Čau. Izskatās, ka esmu izgājusi tiešraidē. Vēlreiz paskatīšos. Tā. Jā, šķiet es sevi redzu. Pagaidīsim vēl mazu mirklīti, lai nostabilizējas internets. Tā. Jā. Nu ko, šodien es gribu parunāt par to, kāpēc tu jūties noguris no rīta pēc pamošanās un kāpēc tik daudz sievietes bieži vien no rīta pamostās un jūtās sagurušas. Teikšu tā, ka šī ir viena no populārākajām tēmām, teiksim, top 3 tēmām, tāpēc arī izlēmu tieši par šo tēmu parunāt, kā arī iepriekšējā manā spontānajā laivā arī bija komentāri par miegu, kas arī tieši man vēl vairāk uzrunāja šo tēmu izrunāt smalkāk, kā arī ieliku nelielu aptauju arī par to, kā tad tiem cilvēkiem, kas seko man vai mana draugu lokā, kā ir tieši viņiem ar šo miega jautājumi. Un tur bija 3 atbildes. Viena atbilde bija bezmiegs, kā viena no problēmām, otra, kad ir grūtības iemigt, un trešā ir, kad pamostos no rīta un jūtos jau noguris. Un atbildes dalījās 50-50% starp to, ka 50% ir problēmas ar bezmiegu, tātad, kad vispār grūtības gulēt pa nakti, un otrai daļai ir pamosties jau no rīta un tu jūties noguris. Tad sanāk tomēr, ka ir dažādas šīs problēmas, no kā cieši mani skatītāji. Nu, lūk, tā kā droši komentē, droši uzdot savus jautājumus. Šodien vairāk parunāšu par tādām 10 vienkāršākām lietām, ko var darīt lietas labā, kas ir bez maksas, ko var ieviest. Tā kā tas ņem kladīti vai lapiņu pieraksti, un vienkārši droši pamēģini. Iespējams, ka kāda no šīm risinājumiem, kā saka, šiem risinājumiem derēs tev, un varbūt problēma atratīs pati no sevis, un tu vienkārši neesi par to aizdomājies, un izrādīsies, ka viss ir ļoti, ļoti vienkārši. Nu, lūk, sākšu ar to, kad ar pirmo problēmu, kas daudziem ir, tā ir grūtības iemigt. Un šeit, ja mēs runājam par grūtībām iemigt, tad tas nozīmē to, ka mēs varam pamēģināt sākt ar ieviest tādas nelielas lietiņas kā rituāls, kas palīdz organismam saprast, ka ir jāsāk izstrādāt šis miega hormons. Tad, kas mums liek iemigt, tie ir speciāli hormoni, kas ir paredzēti tieši miega fāzē. Ir nomoda hormoni, tad, kas nepieciešams, kas izstrādājas parasti no rīta, lai mēs būtu moži, aktīvi, piemēram, kā kortizols, kas liek, ko mēs visi zinām, ka tas ir stresa hormons, kas mums liek aktīvi darboties, skriet, iet, cīnīties. Un ir miega hormoni, kas mums palīdz iemigt un kvalitīvi izgulēties. Un kaut kādā brīdī, varbūt arī no bērnības, es varu teikt pēc sevis pašas, kad es no tiem cilvēkiem, kas man liekas līdz 30 gadiem vispār, līdz vienai naktī nevarēja iemigt, un man liekas, ka tā ir pilnīgi norma, tas man jau bija jau kopš bērnības. Un tagad praktiski man nav šādu problēmu, es iemiegu ļoti labi, un daudz ko esam pamainījusi arī savā personiskajā miega kvalitātē, un var pamosties no rīta tiešām pilnīgi savādāk. Kādreiz domāju, tas nav iespējams,
kā arī, protams, esmu no tiem cilvēkiem, kas var visu nakts laikā izdomāt nākamās dienas plānu, izdzīvot jau nākamās dienas plānu darbus, ja. Tā arī man visu mūžu bijis, un es uzskatīju, ka tas tā arī ir norma, bet tā nav norma, ja, tas ir vienkārši šāda veida izveidojies ieradums dažādu apstākļu dēļ, ja. Un arī ar to es esmu tikus galā, ka es varu mierīgi izgulēties, man nav speciāli jāsapņo vai speciāli jāstrādā jau nākamā diena, ja. Es varu atpūsties miegā, un ir ļoti daudz dažādas tehnikas, ar kurām es šodien dalīšos, kuras var ieviest, ja, kurām es pat esmu izgājusi cauri, kā arī mani klienti ir izgājuši cauri, un jā, kas strādā. Nu, lūk, tad šodien minējuši 10, esmu tādas vadošās lietas izvirzījusi, ko var ieviest bez maksas, ja, kas ir tā kā tev viss pieejams un iespējams. Protams, ir daudz citu tehniku, bet es izšķiru tādas 10 vienkāršākās, elementārākās, ja. Nu, lūk, un pirmā, es vienkārši runātu par grūtībām iemigt, un lai mēs varētu tiem, kam ir grūtības iemigt, mums ir jāizstrādā tā kā rituāls, miega gulētiešanas rituāls, lai šie miega hormoni izstrādājās. Nu, lūk. Viens no variantiem cilvēkiem strādā ir grāmatas lasīšana. Ja, it sevišķi tie, kas nav tādi ļoti aktīvi grāmatu lasītāji, ja, tiem, kam ļoti patīk grāmatas lasīt, tiem būs grūtāk, viņi nevarēs apstāties. Bet, ja tu esi tas, kuram nevisai patīk lasīt grāmatas, vairāk klausīties, ja, tad es varbūt vairāk audiāls, vai tev patīk kaut kā, nezinu, skatīties vairāk kaut ko, ja, tad grāmata uz tevi varētu ļoti labi strādāt. Viņa būs kā tāda iemidzinoša lieta, ja, piemēram, izlasīs 1-2 lapas, un viņa būs jau tik nogurdinoša un garlaicīga, kad tev uznāks miegs un tev vienkārši iemigs. Ja. Un tādā veidā, lasot šo grāmatu, varbūt kaut kas, kas arī patiesi interesē, ja, var sev palīdzēt jau sūtīt signālu ķermenim, ka tev nepieciešams iemigt. Ja, un ar laiku, protams, ne jau pirmajā dienā, bet ar laiku organisms izstrādāsies jau tādas tā kā reakcijas, neironu savienojums smadzenēs, ja, kad lasot grāmatu, tev jāiet gulēt. Ja, nu, lūk. Otra lieta tā ir meditācija. Meditācija ir ļoti laba, nevis, ka tu meditē es runāju tieši par vakaru, jā, pirms miega. Nevis, ka tu meditē uz kaut kādiem saviem sapņiem, mērķiem, jā. Jo bieži vien, tad, kad mēs sapņojam meditējam uz saviem mērķiem, jau uz to, ko mēs vēlamies, tad mēs tā kā saspringstam, mums vairāk izstrādās kortizols, jo tā kā, mēs sūtam signālu savam ķermeni aktīvi darboties. Bet šeit es runāju par meditāciju, kura mums palīdz atslābināties. Ja? Tad es pati daudz meditēju, un man tas ir bijis viens no maniem galvenajiem instrumentiem, kas man palīdz iegūt kvalitīvu miegu, un labi iemigt un izgulēties, ir šī meditācija, kad mēs atbrīvojamies no visām domām, kas mums pa dienu ir bijis, ja? Tad atslābinoša, relaksējoša meditācija. Es lielākoties lieku ar pavadošu tekstu, ja, bet ir arī bez pavadošu tekstu, vai tā ir kaut kāda plūstoša. YouTube ir pilna ar šādu veidu meditācijām, tas būs plūstošs ūdens vai kādas zvaigžņu skaņas vai kaut kas tāds ļoti maigs, kas tev tiešām tavu nervu sistēmu nomierina, un klausoties, ja tā ir pavadība vai bez pavadības, to atslābinies un atbrīvo savu ķermeni un ievadi miegā. Ja, un šeit es runāju tieši par rituālu, kā tādu, ko mēs atkārtojam katru vakaru. Jo tad, kad mēs atkārtojam katru vakaru vienu to pašu, vai tā ir meditācija, vai tā ir grāmata, ko mēs izvēlamies, ja, tad paskatāmies atpakaļ par grāmatu, ja vēl nedzirdējam, ja, tad mēs izstrādājam jaunas neironu savienojumus, veidojam savā smadzenēs, līdzīgi kā mācoties valodas vai matemātiku, ja, ka mums ir jāiet gulēt, ka ķermenim jāiet gulēt, mēs tad veidojam šāda veida savienojums. Ja? Un tas notiek katru dienu atkārtojot, līdz mūsu smadzenes jau zina, ko es ieslēdzu šo mūziku,
tātad man būs tagad jāiet gulēt. Ja? Un tad jau automātiski jums jau sākat žāvāties, jau ātrāk varbūt iemiegat jau pusmeditācijā. Ja? Tā kā tas ir no rituāliem, ja? Kā vieglāk, kvalitīvāk iemigt. Nu, lūk, trešā lieta, ja, ko var mēģināt, jo te ir vienmēr jāskatās, katru cilvēku strādās kaut kas citādāks. Ja? Nav tā, ka visas metodas visiem der, tāpēc es dalos dažādām metodēm, kas tev rezonē, ja? To tu vari pamēģināt vai pamēģināt vienu nedēļu, otru pamēģināt kaut ko citu, līdz tu atrod to savu tehniku. Trešā metoda ir elpošana. Bet šeit iet runa par dziļo elpošanu, kad mēs skaitam līdzi. Ja, es zinu, ka piemēram bērnībā man teica, skaiti tur aitas, vēl kaut ko vai zvaigznītes. Ja. Tas negluži, ne visai strādā, manuprāt. Ja. Bet elpošanai ir savs pamatojums, kāpēc viņi strādā. Ja, tad, kad mēs sākam elpot dziļi, ja, tad mēs taisam ieelpu uz 4, līdz 4 mēs skaitamies ieelpojam, uz 4, tad līdz 4 skaitot mēs turam elpu iekšā, ja, plaušās, nelaižam ārā, nepūšam ārā. Un līdz 4 skaitot mēs pūšam ārā gaisu, un tad uz 4 skaitot mēs aizturam elpu, un tādā veidā 4, 4, 4, 4 mēs pa ciklu veicam šo elpošanas rituālu. Kāpēc tas ir ļoti būtiski? Mēs vienkārši ieelpa, izelpa, bet ka mēs aizturam, ka mēs augšā aizturam ar pilnu elpu, bez elpas mēs aizturam. Ja? Tādā veidā mēs sūtam signālu savai nervu sistēmai, ka mēs esam drošībā, ja? Un mēs varam atslābt. Un kāpēc tas ir svarīgi? Jo mēs ļoti bieži, un ar tā skaitā es, ja, lietojam gadžetus, ja, telefonu diezgan pirms miega. Ja? Un, protams, ka ir ļoti grūti no tā atteikties, ja tu esi visu dienu skrējis, noguris, tev gribās kaut ko vakarā padarīt, ja? Kaut kā sevi izklaidēt. Ja, un ko tu padarīsi? Mēs dzīvojam tādos laikos, ja, un ir ļoti grūti pateikt, nē, es tagad nē, jo tas ir tāds lētais, vieglais dopamīns, ja, prieciņš, ko mēs varam padarīt. Ja. Te šeit atkāpē, protams, es ieteiktu savu pieredzi, ka es esmu maksimāli attīrījuši savu sociālos tīklus no negatīvās informācijas, ja, un to var ļoti viegli izdarīt. Tad, ja tev tavā slējā ienāk kāds negatīvs raksts vai informācija, ja, tad vienkārši viņu var, tur ir tāds 3 punktiņi, labai augšējā pusītē var atzīmēt, ka tu nevēlies, bloķē šo informāciju vēlies. Ja. Un tādā veidā Facebooks vai kāds cits sociālais tīkls, viņš tevi nerādīs šo saturu. Ja? Un tādā ziņā man ļoti patīk TikToks, jo TikToks viņam ir ļoti labs algoritms, viņš ļoti ātri saprot saturu, ko tu patērē, pat ja tu maini kaut ko, pēkšņi tev vairs tas neinteresē, tev interesē kaut kas cits, viņš ļoti ātri nomaina šo algoritmu. Un vismaz mana pieredze ir ļoti, ļoti pozitīva, jo Facebooks, Instagrams ir tādi lēnāki, ja viņi tur tā tik ātri nenomaina tas algoritms, ko viņi tev rāda, bet TikToks tādā ziņā ir daudz ātrāks. Ja? Facebookā varbūt vairāk jāpabloķē tas saturs, lai vienkārši Facebook saprot, ka lūdzu šito man nē. Ja? Un tad to satraucošās ziņas jums nāks tas saturs, kas jūs interesē. Un tas pozitīvais ir, ka tu vari izvēlēties sekot cilvēkiem, kas tev tiešām iedvesmo. Ja? Jā, man, piemēram, tādā ziņā kalpo Instagrams, ka es ļoti labi tur varu atlasīt cilvēkus, kas man iedvesmo, kas man patīk, kas ir pozitīvi, relaksējoši, ja? Vai tā ir kā mājas iekārtošana, kāda sieviete vada kādu blogu vai kaut kāda cita tēma, bet kam ir tāda pozitīva enerģija, kas ir tādi iedvesmojoši par to dzīvē, ko tu vēlies, ja? Tad tu vari to skatīties. Un es domāju, ka tas arī pozitīvi tevi ietekmēs, ja tu tā kā par to nesatraucies, ja, ka tev tā nav, bet ka tu to ar tādu iedvesmu, ar prieku skaties, ja, tad es domāju, ka tas gadžets nav tas trakākais variants. Bet svarīgi ir, protams, ne tikai ar prātu, bet savam ķermenim palīdzēt, jo bieži vien mēs ar prātu, mums liekas, ka mums nav tā stresa un tas kortizols un tas dopamīns nav izstrādājies no tiem gadžetiem, bet patiesībā ir, ja, un tāpēc tas var ietekmēt miega kvalitāti. Un lai mums šī miega kvalitāte būtu maksimāli laba,
elpošanas tehnika, ko es arī minēju, 4-4-4-4, būtu ļoti ieteicama pamēģināt. Ja? Es to izmantoju arī ikdienā, kad kādreiz ir vajadzīgs vairāk nomierināties, vairāk atslābināties, tad es arī strādāju ar šo elpošanas tehniku, mācu arī bērniem. Ja? Tas ļoti labi strādā arī uz bērniem. Un jo ātrāk mēs viņiem to iemācīsim, jo, protams, ka viņi ilgāk būs dzīvespriecīgi un veseli, ja, jo vesela nervu sistēma nozīmē arī vesels cilvēks lielākoties, jo lielākā daļa veselības vainu veidojās tieši no šīs nervu sistēmas spriedzes, kura tāda ilgstoša spriedze. Ja. Lūk, tas ir par elpošanu, tā ir 3. lieta, ja, ko pamēģināt. 4. lieta, ja tev ir vanna mājās, ja, tad tā ir silta vanna. 10-15 minūtes tiešām siltā vannā, kas ļauj mūsu nervu sistēmai nomierināties, atslābināties muskuļiem ķermenim. Mēs tādā veidā arī kā rituālu varam sūtīt šo signālu savam ķermenim, ka tad mums ir vakara vanna pirms miedziņa. Vēl ko var vannā likt klāt, tas ir sāls, ja, parasti to arī var likt sāli rupjo, ja, no veikala, jo sālī ir šie minerāļi, kas arī magnīs un kas palīdz vēl vairāk atslābināties šai muskuļu sistēmai, jo arī muskuļu sistēma, ja viņi ir spriedzē, viņi nospiež šos asinsvadus, ja, nospiež šos nervu galus un rezultātā arī sliktāk apziņojās un cirkulē, kā saka, visas vielas un arī tad nestrādā tik labi nervu sistēma. Bet, ja mēs dodam šo relaksāciju, ja, tad, jā, vāna ir ideāli, jo dušā ir tā grūtāk to dabūt, sevišķi tajos augstajos laikapstākļos, manuprāt. Ja vien ir ļoti silta vāna sistēma, kurā ir tiešām duša. Lūk, 5. lieta, ko es tev ieteiktu pamēģināt, ir, ja tu esi no tiem cilvēkiem kā es, kad tev ir ļoti daudz domu, ļoti aktīvs prāts, ja, kas mūžīgi darbojas, mūžīgi kaut ko domā, kaut ko analizē, tad, ja tu dari visas šīs tehnikas un tu saproti, nevari tu aiziet gulēt, tev pilnas gala doma, ja, tad visvienkāršākā tehnika ir ņemt dienas grāmatu, ja, vienkārši paņemt lapas, un ja tev ir slinkums, mūsdienās vai daudziem cilvēkiem ir slinkums rakstīt ar roku, ja, kas saka, mēs esam pieraduši visu laiku klikšķināt klaviatūru vai spaidīt podziņu, podziņas vai ekrānu telefonā, var vienkārši atvērt Gmailā kādu e-pasta draftu, ja, vai notu kādu atvērt un vienkārši rakstīt ārā visas savas domas. Viss, kas tev prātā, ja. Rakstīt, un parasti tā statistika ir 2-3 lapas, ka cilvēks pieraksta, viņam viss jau tik ir izlikts, jau tad jau sāk iet pa apli, ja. Tā ir tāda sava veida personiskā psihologa metode, ja, kad pats sev psihologs. Un vēl ir tāda papildus lieta, ka var vienkārši mēs vairāk runāt arī, kā mēs jūtamies šajā situācijā, ko mēs gribam patiesi, ko mēs negribam. Tā teikt, ar sevi izdiskutēt, izrunāt visas tās lietas ārā. Ja? Un tāpēc, lai nebūtu traucēklis, ka man nav papīrs un pilsvalva vai ir tumšs un nezinu, tur blakām kāds guļ vai tur bērni vai kas, ja? To var visu darīt arī telefonā. Tā kā nav, kā saka, jābūt papīram ar pilspalvu klāt. Tad ir arī laba metode, ja tiešām domas neliek tevi mierā un tu nekādu netiec galā ar sevi. Ja? Lūk, nākamais ir 6. Vēl tāda interesanta nianse, ka katram cilvēkam ir sava miega fāze vai miega tāds laiks, kad viņam ir visvieglāk iemigt. Ja? Un, piemēram, tas ir pašam nedaudz ar sevi tā kā jāsajūt. Ja? Ir cilvēki, piemēram, kuri labāk viņiem izstrādājās tie miega hormoni, piemēram, 9:10. Ja? Bet tā kā viņam liekas, ko tad es tik agri iešu gulēt, ja? Viņš varbūt to palaiž garām. Bet, ja tu to saproti, ka tev tā kā tas miegs izstrādājas tieši tad tu vari par to padomāt, ka varbūt tās jau tās visas lietas pārvirzīt uz
gult un pakārtot savu dzīvi atbilstoši tam. Jo tad, kad mēs esam pāri šai miega fāzē, kas ir katram cilvēkam nedaudz individuāla, tad ir grūtāk atkal, kā saka, iemigt, jo mēs esam viņai pāri. Ja? Tā kā atkal tā ir tāda niansīta, ko var paskatīties, varbūt kādam cilvēkam tas noderēs. 7. lieta, ko es varu ieteikt, tā ir vakaros samazināt gaismu. Ja? Tad būtu labi tieši tāda maiga, silta gaisma, ja? Jo tagad ļoti bieži cilvēki izmanto šīs LED lampas, kam ir balta gaisma, ja? Tad no šī baltā gaisma viņa kā reizi paredzēta, lai mūs aktivizētu, ja? Lai mēs būtu aktīvi, lai mēs būtu darbīgi, lai viņa tāda agresīva un spilgta. Siltā gaisma, kas tā dzeltenā gaisma, ja, tā ir domāta vairāk, lai nomierinātu, lai relaksētu. Un, ja mēs samazinām gaismas jaudu, ja, tad arī mēs organismam sūtam šos signālus, ka ir iestājies, kā saka, miega laiks, un mums ir nepieciešams sākt izstrādāt šos miega hormonus. Nu, lūk, 8. ja, no 10. Šodien, ko es sagatavoju, iespējams, ka tu esi no tiem cilvēkiem, kuriem ir gudrais pulkstenis, ja? Kurš mēra dziļo miegu. Un tas, kas ļoti bieži, tagad jau tāda pētījuma, ja, kad cilvēkam ir šie gudrie pulksteņi, patiesībā reizēm viņam miega kvalitāte vēl vairāk pasliktinās, tāpēc, ka viņam ir tas stress, kad tas pulkstenis rāda, ka vienu dienu viņam nav bijis tas dziļais miegs, otru dienu viņam ir bijis tas dziļais miegs, ja? Un tad viņam ir tas stress, nu tad vai es šodien tik labi izgulēšos, tagad man viss jādara, lai labi izgulētos, ja? Un finālā tas organisms jau ir satraukts, nu tā, kas tad no rīta būs, vai būs labs miegs bijis, vai nebūs labs miegs bijis. Un rezultātā cilvēks jau sāk veidot tādu hronisku stresu. Tā kā viss jau ir forši, ka tu zini, kāds ir bijis tavs miegs, ja? Bet ja tev nav risinājumu, ko darīt, lai tas miegs uzlabojas, ja? tad tas pulkstenis ir vienkārši stresa avots. Nu, lūk. Nākamā lieta, 9. ir, kad daudzi nezin, ka dziļais miegs ir tieši no pulkstens 11. vakarā līdz 3. no rīta. Tātad, ja, tad diezgan tāda izteikta agra miega fāze. Ja. Kāpēc? Tāpēc, kad no 23. vakarā, ja, tad no 11. vakarā līdz 3. rītā iet aknas un žultspūša meridians, un šie ir tie 2 orgāni, kuri veic organisma attīrīšanu no toksīniem, no vēža šūnām, ja, no visām atkritumu vielām. Pēc būtības attīra tavu ķermeni. Un, ja tu tajā brīdī neguli, ja, tad tu esi augšā, nenotiek šī dziļā attīrīšanās. Ja, un tāpēc arī šie orgāni viņi strādā tieši tajā dziļajā miega fāzē, lai pēc iespējas kvalitīvāk, pēc iespējas vairāk enerģijas, ja, būtu attīrīt tavu ķermeni. Jo, ja tu aktīvi darbojas, es nezinu, vai man liekas, ka visi to zina, ka smadzenes ir visrīgākais orgāns mūsu ķermenī, viņš patērē visvairāk enerģijas, ja? Jo tad, kad tu gribi šokolādīti, tu gribi ātro enerģiju smadzenēm iedot. Ja? Nu, lūk, un tad, kad, kā saka, smadzenes atslēdzās, ja, tad tā enerģija, kas ķermenī ir, ja, viņu var paņemt aknas un žultspūslas un strādāt uz organismu sakārtošanu, atjaunošanu, visu problēmu labošanu, ja, tad notiek tāda liela labošanas darba tavā ķermenī, ja. Nu, lūk, un tāpēc es zinu, ka daudzi no jums, kas skatās, noteikti strādā ar sevi, tur veic aknu attīrīšanas, detoksikācijas, ja, un dažādas citas procedūras, kas viss ir ļoti labi. Bet kopumā mūsu organisms ir ļoti gudrs, un patiesībā vislielāko un gudrāko darbu attīrīšanās veids mūsu iekšējie orgāni, ja, un tieši no 11. vakarā līdz 3. no rīta. Tāpēc ir ļoti svarīgi ne tikai miegs, bet arī dziļais miegs, un jā, veidot savus ieradumus ap to, lai tu varētu
ieviest šo miegu tieši šajā laikā, un viņš būtu ļoti kvalitatīvs. Jā? Tā kā patiesībā tu celies 3 no rīta, bet esi kārtīgi izgulējies 4 stundas. Jā, tiek uzskatīts, ka kopumā tu esi gulējis 8. Jā? Katra šī stunda no šīm zelta stundām, jā, no 11 līdz 3 naktī, viņa katra stunda tiek skaitīta kā 2 stundas kvalitātes ziņām. Miega, jā. Tāpēc, jā, ja ir iespēja savu dzīvi tā pagriezt uz to miega fāzi, tad patiesībā, jā, ne par velti saka, ir beauty sleep, jā, skaistuma miegs, un sievietēm sevišķi tas ir svarīgi kvalitīvi izgulēties. Un es kā cilvēks, kurš visu mūžu ir gājis 1 naktī gulēt, tad, kad es sāku izprast šos bāzes veselības jautājumus, es ļoti daudz strādāju pie tā, lai es tiktu uz šo kvalitīvo miegu, un ļoti mana pašsajūta, veselība un vispārējais ir būtiski uzlabojies, jo miegs, tas ir pats svarīgākais. Mums viss māca par ūdeni, ka jādzer tur ūdens, kvalitīvs, vitamīni, ja, ēst vajag pareizi, kustēties vajag, ja, bet tik maz cilvēku māca par miegu, ja, jo patiesībā tas ir tik no vienas puses lēts mums instruments prieks, ja, es nezinu kā tev, bet man ļoti patīk pagulēt, ja, un tik milzīgs efekts, jo no visiem veselīgiem ieradumiem miegs ir pats būtiskākais, kas ietekmē visus procesus kopumā. Ja, tā kā, ja ir iespēja sākt pie tā piestrādāt, viennozīmīgi es to rekomendētu. Kas vēl? 10. Jā, pēdējais punkts. Tā ir vēlā ēšana. Jā, es zinu, es esmu visu mūžu bijis vēlēsēdājs, tā kā es saku, ne tikai maniem klientiem, bet arī man pašai personiska pieredze, un es zinu, kas tas ir. Agrāk mana viena lielākā ēdienreize bija vakariņas, jā, tad tagad tā vairs nav. Un, protams, tas nenotika vienā dienā, es pie tā strādāju pietiekami ilgi, un, paldies Dievam, man tas arī izdevies ieviest, ka man lielā ēdienreize tagad ir pusdienas, jā, brūkas ar nemīlu tik ļoti piesties. Nu, lūk, tāpēc, jā, vēlā ēšana, es izskaidrošu varbūt tās, kāpēc tas īsti nav ok, jā, jo, protams, kad, nezinu kā tev, bet man personiski svarīgi ir izprast lietas, tad, kad es to izprotu, tad arī man ir vieglāk to ieviest, jā, kā arī, man vienmēr gribās teikt, ka, kā saka, esi pret sevi jauks, jā, un ja pat tev neizdodas vienā dienā, tas nav jāievieš, kā saka, tagad un uz sitienu. Sākumā nāk izpratne, jā, tad tālāk mums nāk vēlēšanās to darīt, jā, vai apziņa, ka es tā kā gribētu to ieviest, jā. Manuprāt, sievietēm ir ļoti svarīgi to darīt ar mīlestību, ar tādu pakāpenisku pieeju un vairāk ar tādu domu, es mēģināšu to ieviest kā dzīvesveidu, bet cik ātri man sanāks, es nezinu, es kļūdīšos, jā, būs dienas, ka man nesanāks, jā, bet es sākšu pakāpeniski to veidot ap sevi, jā, jo no tiem maziem ieradumiem veidojās arī tā mūsu dzīves kvalitāte, jā. Nu, lūk, tātad, ja mēs runājam par vēlo ēšanu, jā, ja patīk paēst kaut ko saldu, jā, tad es teiktu, visam ir tāds tā kā gradācijas. Tad pirmais līmenis būtu, ja gribās cukuru, jā, kaut ko saldu, tad klāt cukuram pieejas olbaltumvielas. Jā, es pagājušajā savā tiešraidē rādīju ļoti tādu labu našķi, dateles, jā, pārgrieztas uz pusēm un uzmērēt zemesriekstu sviests. Ja, zemesriekstu sviests tā ir olbaltumviela, un olbaltumvielas izlīdzsvarot cukurs. Ja, jo kas ir pats sliktākais cukuram, ir tieši tas, ka cukurs lēkā. Ja, tad organismam ir tā kā iekšēji amerikāņu kalniņi augšā lejā, ja, un tad emocijas augšā lejā, un ir hormoni augšā lejā, ja. Un, lai nebūtu tā, ka mums ir šīs milzīgās svārstības, kas ir sliktākais, kas no cukura nāk, ja, mēs liekot klāt olbaltumvielas, mēs neļaujam šim cukuram tik ļoti lēkāt. Tad mēs jau bišķiņ samazinām šo problēmu par vismaz pāris kapekām. Ja.
Nu, lūk, kas mums ir olbaltumvielas? Ja? Tad tas mums ir gaļa, tās ir zivis, tie ir rieksti, ja? Zemesrieksti, tie ir rieksti, tās ir olas un tas ir tad pupiņas pākšaugi. Nu, tad tur atkal ir jāpadomā, ko es varu sakombinēt klāt. Varbūt es no sākuma apēdu, nezinu, gaļas maizīti, ja? Vai tur karbonādīti vai kaut ko tādu, ja? Vai vienu olu, un tad es apēdu našķi. Ja? Un tādā veidā es tā kā sevi izlīdzsvaroju šo cukuru, un arī organismam ir vieglāk ar to tikt galā. Vēl, ko es nesen izlasīju jaunu pētījumu, ir, kad ēdot vēlu vakarā olbaltumvielas, vienkārši tā ir informācija tiem, ja tu esi no tiem cilvēkiem, kas ceļās augšā pulkstenes 3, tā kā no 3 līdz 5 tajā periodā, tagad ir tāda pētījuma, kad arī ēdot daudz olbaltumvielas, tādas sātīgas vakariņas ar daudz olbaltumvielām, zinu, ka daudz sportisti, vīrieši arī tā dara, jāatnāk no treniņa, tad sēdās, ja, tad izrādās, ka olbaltumvielas, ja viņas organisms akna tieši, ja, nespēja pietiekami ātri pārstrādāt līdz tam miega laikam, tad tas olbaltums arī tā kā tiek pārveidos kaut kādā līdzīga cukura formātā, tā aknas dara. Ja. Un tāpēc tā, ka tad, kad tas cukurs nokrītās, organisms rauj ķermeni uz augšu, ja, un parasti tas ir no 3 līdz 5 naktīm. Un cilvēks nevar saprast, kāpēc viņam pēkšņi ķermenis viņu uzrauj augšā naktī. Viņam liekas, ka kaut kāda vaina, viņš staigā pa dakteriem. Man ir bijis arī tāds klients, ja, viņš staigā pa dakteriem un neko nevar atrast. Sirds vesela, ja, cukurs ir kā normā, viss ir kā ir normā, ja. Un pamainot šo ēšanas kārtību, noregulējās arī miegs, ja. Tad atkal tā ir tāda interesanta lieta, ja, cik daudz mēs reizēm nezinām vai neizprotam, ja, un reizēm to cēloni atrast ir visnotaļ sarežģīti. Nu, lūk, jā. Varbūt tu vari minēt, ja tu esi noskatījies visu līdz galam, kurš no risinājumiem, no šīm bezmaksas idejām, kas likās visinteresantākā, vai kur likās varbūt tās, jā, šito varētu pamēģināt, vai varbūt kādu uz tevi jau strādāja, un tu esi to pamēģinājis, vai varbūt tev ir kāda cita metode, ko tu dari, kas uz tevi strādā, padalies varbūt kādam no cilvēkiem, kas skatās tieši arī tava 11. vai 12. metoda varētu palīdzēt un, kā saka, labāk izgulēties, vai ne? Šeit es runāju par tādām vienkāršām bezmaksas metodēm, ja, kuras neko nemaksā, kuras tu vari izmēģināt, un ļoti bieži izmēģinot šīs vienkārši triviālās metodas ir iespēja sakārtot savu miegu, ja, tad atkal labi izgulēties un no rīta pamosties kvalitīvi, jo, ja tu esi no rīta noguris, pirmais, kas varētu būt, ka tu vienkārši neesi dabūjis šo dziļo miegu, ja? Un organisms vienkārši ir noguris, tāpēc, ka nav bijusi aktīva akna ar žultspūsli, kuru varēja salabot visas, kā saka, šos traucējumus, kas pa dienu ir izveidojušies, ja? Nu, lūk. Ja tas ir grūtības iemigt, kā es arī minēju, ja, tad ir dažādi rituāli, ar kurām mēs varam palīdzēt organismam to izveidot jau kā ieradumu iemigt. Kā arī, protams, ja mēs runājam par bezmiegu, ja, tad arī, protams, izmēģinot visas šīs metodas, iespējams, ka arī tur problēma atkrīt. Ja. Bet ja tā nav, tad, protams, ir jāskatās dziļāk. Ja? Šeit mēs runājam, protams, par maksas variantiem, ja? Tad tās ir dabas vielas, kuras var lietot, piemēram, kā grifonija un gaba, ja? Aminoskābi, lai, kā saka, koriģē šo miegu ar dabīgiem dabas produktiem. Var, protams, arī iedzert pieniņu ar medu, citiem strādā, ja? Kas reizēm ir tāds vienkāršāks, bet lielākoties jau pieaugušam jau prasās kaut kas tāds stiprāks.
Vēl, protams, labi strādā biorezonanses terapija, jā, es varu parādīt arī, es pati izmantoju, jā, šāda veida tehnoloģijas, kas nozīmē, ka tiek sūtīts jau signāls, kā pareizi strādāt organismam, ja viņš ir aizmirsis, kā veidot pareizi šos miega hormonus, jā, tad ir bijuši jau ilgstoši miega traucējumi, un organisms reizēm viņš tiek izsist no līdzsvara, un viņš neatcerās, kā pareizi strādāt, jā. Biorezonanses terapija, viņi iedod to signālu, kā atkal pareizi ir jāstrādā. Jā, protams, tie ir arī medikamenti, bet kas ir problēma medikamentiem, jā, tad bezmiega gadījumā, ja mēs miega zāles lietojam, dziļais miegs nebūs, jā, tad viņš dos funkcionālu sajūtu, ka mēs guļam, bet dziļais miegs nebūs, kā rezultātā arī mūsu organisms netiks pietiekami attīrīts un nenotiks vajadzīgie labošanas darbi, ja, kas ir nepieciešami, kā saka, lai mēs ilgtermiņā labi funkcionētu. Ja. Tāpēc, protams, tas ir tāds kā īstermiņa risinājums manā skatījumā, ja ir tā, ka tiešām kaut kāda bijusi stress vai krīze vai vēl kaut kas, ja, un ir izsis šis miegs un vienkārši nepieciešams kaut vai sajusties, ka es guļu, ja, atslēgties no tās ikdienas. Bet noteikti to nevajadzētu atstāt bez ievērības, un vajadzētu tā kā iet uz priekšu un sākt ar bezmaksas metodēm, tālāk skatīties, vai tas palīdz, vai varbūt ir kaut kas vajadzīgs stiprāks. Ja? Kā arī, protams, teikt, ka es strādāju ar biorezonanses testu, ja? Tad arī šāda veida aparāts, ar kuru var notestēt visu ķermeni, visus 47 orgānus un sistēmas, tā skaitā arī tos orgānus, kuri atbild par dziļo miegu, šajā gadījumā tā ir hipofīze un hipotalamus, ja? Un jau saprast dziļākus cēloņus tam, ja nav sanācis noregulēt miegu citā veidā. Nu, lūk, tā kā padalies ar mani, kas saka, vai tev rezonē tas, ko es tev stāstīju, ieraksti man kādu komentāru vai varbūt nospied like, ja tev patika, un to, ko varbūt tās pašās beigās gribēju minēt, ka es arī veicu sesijas 1:1, ja, tad ir iespēja klātienē to darīt un arī attālināti, kur mēs jau nosakam, izrunājam dziļākus cēloņus individuāli un skatāmies, kādu mēs varam plānu salikt, lai sakārtot šos jautājumus. Jā. Nu, tā kā paldies, ka skatījies, un ja tev liekas kāda interesanta tēma, noteikti pakomentē, varu nākamajā seminārā pastāstīt par to. Jā, paldies, ka bija ar mani, un tiekamies citā reizē. Atā!